Mēs visi, planētas iedzīvotāji, lietojam uzturā ūdeni. Tomēr Latvijā ūdens kvalitāte mēdz būt ļoti dažādu. Un arī par to cilvēki domā, ko ar to visu darīt, kā attīrīt, kā lietot un ko tieši lietot savā ūdens sistēmā. Tāpēc esam atnākuši, lai to visu uzzinātu. Mēs esam Aquafiltra oficiālie pārstāvi Latvijā, un Aquafiltra produkciju dotajā brīdī var nopirkt jebkurā Latvijas reģionā. Kādas ir tās biežākās problēmas, ar ko cilvēki vēršās? Mums ir ūdens tāds. Visbiežākās problēmas ir, protams, kad ir dzīvokļu māja, kurai nav uzstādīts nekāds liels ūdens attīrīšanas iekārtas. Pirmais, kas būtu jāattīra, ir ieejošais ūdens dzīvoklī. Bet šeit rodās viens no galvenajiem jautājumiem. No kā tad mēs to ūdeni attīrīsim? Jo var attīrīt ūdeni no mehāniskiem piemaisījumiem. Nākamais ir dzelzs problēma. Trešais, cik mīksts ir tas ūdens. Ir vēl viena liela problēma - baktērijas chlors, un no tā visa ūdeni var attīrīt. Kā man saprast, ko man aptiekā pirkt? Šajā aptiekā. Ideālā gadījumā ir jāveic ūdens analīze. Ja to baigi negribās darīt, tad vienkārši laika gaitā var mainīt dažādus kartridžus un skatīties uz rezultātu. Lielākoties vispopulārākie ir divu veidu mehāniskie kartridži. Pirmais mums ir presētais polipropilēns, otrais ir polipropilēna diegs. Pilda pilnīgi vienādu funkciju, vienkārši aiztur daļiņas. Kāda ir principiālā starpība starp diega kartridžu un polipropilēna kartridžu? Tātad, kad polipropilēna kartridžam ir pa daudz to netīrumu iekšā, samazinās ūdens spiediens. Diega kartridžs to ūdens spiedienu nesamazina. Turpinājumā, ja mēs runājam par mehāniskiem kartridžiem, kas attīra piemaisījumus, smiltis, rūsu, ir ļoti laba opcija skalojamais kartridžs. Būtība ir tāda pati kā polipropilēna kartridžam, bet viņu vairākas reizes var izskalot. Izņemt, izskalot, ielikt atpakaļ. Nākamais, kas ir ļoti aktuāli, nepatīkama smarža, garšas uzlabošana un baktērija. Un šeit mums palīdzēs ogles kartridži. Dzeltenie kartridži, kas ir Aquafiltras sērijas, ir tieši mīkstināšanas kartridži, ūdens mīkstināšanas kartridži. Lai kaļķis nebūtu, ja? Lai kaļķis nebūtu. Bet noteikti jāņem vērā tas, jo vairāk ūdens iziet cauri kartridžam, jo biežāk viņš ir jāmaina. Bet vienalga tas termiņš ir 6 mēneši, kad būtu tie kartridži jāmaina. Ir kaut kādi kopīgi kartridži, jo mēs tagad iedomājamies, ja ir viens, piemēram, viena tā... Šeit arī ir vairāki varianti. Pirmais variants, Tas jau mēs pieskāramies mīkstināšanas kartridžiem, ir kombinētais kartridžs, kur mums ir vienā kartridžā ir gan mehāniskā attīrīšana, gan ūdens mīkstināšana. Bet šeit atkal jāņem vērā, ja mēs liekam vienu mehānisko kartridžu, mainam 2 reizes biežāk. Bet ir vēl viens variants. Mēs kolbas varam salikt vienu aiz otras. Mēs varam pievienot 3. kolbu un mēs varam pievienot 4. kolbu. Kas mums ir nepieciešams, lai vispār sistēmu ieliktu tai skaitā? Ir kolba, kartridžs mūsu izvēlētais, atslēga un kronšteins. Un mēs arī piedāvājam to visu iegādāties jau vienā komplektā. Lai galva nesāpētu to visu pirkt pa detaļām. Lai nav jāmeklē tur kaut kas visu. Lai nav jāmeklē, lai nav jāpieskaņo, šeit jūs būsiet pārliecināts, ka kronšteins derēs tieši šai kolbai un ka atslēga būs piemērota tieši šai kolbai. Kā pie šie visi tik klāt? Pirmais variants – Sijas Tamaras birojā Pakalniešu ielā 7 Rīgā Juglā. Otrais variants, protams, pasūtīt internetā. Mūsu mājaslapā www.stamars.lv ir pieejams pilnīgi viss klāsts, un drīz tur arī būs pieejams interneta veikals. Trešais variants ir labākais būvniecības veikalos visā Latvijā.